Nē, nu, tas būtu labi, bet zin kā jūs te saka, ja sieviete kaut ko pasaka, tas nav akmenī kalns, ja, ka viņi grib izmainīties. Konkrēts piemērs pašam savā dzīvē, man pat bija vienošanās ar sievieti, ka viņa pati, jā, tur pilnībā, jā, gatava mainīties, un viņa saprot, ka tas viss ir nepareizi, kā viņai tur vecāki dzīvo, ka tur viss tas ir kļūdaini un tā tālāk. Paiet kaut kāds laiciņš, nu tur gadiņš, pusgadiņš, jā, un viņi saprot, ka nē, priekš kam, viņai tāpat ir labi. Viņi negrib mainīties vairāk. Un tas, kas bija toreiz pateikts, tas jau šodien neattiecās mums. Tas bija toreiz pateikts, jā. Nu, tā ir tā sievietes psiholoģija. Vakar pateiktais šodien vairs. Tas ir vakar bija citi apstākļi. Nu, ko tu man šodien nāc ar to, ko es vakar teicu tev? Vīrietim ir pilnībā cita loģika. Viņš savādāk domā, sievietes pavisam savādāk domā. Viņām nav jābūt loģiski pamatotiem kaut kādiem vārdiem, frāzēm, viņi savādāk domā. Tāpēc ir tas moments, kad, nu, to, ko mēs pagājušajā aprīlī runājam, 7 reizes nomēri un 1 reizi nogriez, jo sieviete, ar kuru tu veido attiecības, patiesībā ir tā, uz kuru tu balstīsi visu savu dzīvi tālāko. Ja, un jautājums, vai tas balsts ir tev palīgs, vai tu kā balstu paņems ienaidnieku, kas tev dzīvē visu laiku zāģēs zaru, uz kuru pati viņi sēž. Ja? Tur ir tā nianse. Ja? Tāpēc, protams, tas ir super ideāli, ja sieviete ir tik augstā apzinātības līmenī, ka viņa pati ir ar mieru iet attīstīties, ja? Bet ko nozīmē pati? Ka viņa seko vīrietim tajās attiecībās. Tikai tā viņa pati var attīstīt. Ja viņa ies tur pie viena tur skolotāja, pie otra, pie trešā, pie 10, nu, tad tur, nu, tas vairs nav. Viņai neinteresē vairs ģimene tādā gadījumā. Ja, viņa mācīs, normāli sievietē jāmāc tikai vai no sava tēva, nu, vai nu, kaut kāda tur patēva, ja, kurš pa viņu tur aizbildināja, kamēr viņa pieauga līdz dzimumu nobriedušai sievietei, kura gatava iziet pie vīrieša. Ja, un tad otrais skolotājs, viņai ir vīrs dzīvē. Nu, visi pārējie skolotāji, kas viņai ir, tas liecina par to, ka viņai ģimeni nevajag. Ja viņai ir daudz dažādu citu skolotāju pa vidu vēl bijuši. Tādā sabiedrībā mēs šodien dzīvojam. Tieši tāpēc arī viss ir tik sačakarēts, tāpēc viss tur jūk un brūk, un cilvēki nesaprot, kas viņi vairs ir vīrieši vai sievietes, ja, un viss pārējais. Jā, tas ir tieši no tā arī tas izriet. Ja, ka mēs neprotam vairs sevi atšķirt, kas tam mums ir pa dzimumu. Ja, mēs tā kā fiziski vienā uzvedības modeļi un pasaules uztveri pavisam citu mums ir ielikt jau galvā iekšā.